Servisu modelē. Šajā īsā prezentācijā es izstāstīšu par augstumāģentu, jūs vienīsi, nedaudz par vēsturi un drošības pasākumu, kā arī tā pārējuši paskatīsimies uz servisu lietām un instrumentiem, un kas sagaida mums nākotnē. Tad kāpēc jūs beidz? Es saprotu, ka tas ir galvai draudzīgs brauns, ļoti zemes viņam izmaksas salīdzinot ar citiem aģentiem, tā kā tas ir naftas pārstāvis produkts, ļoti labs energoefektivitātes klasiņiem un ļoti plašs pielietojums, pielietot gan apkūrē, dzēsēšanu, ir ļoti savu mīnusi, viņš ir ļoti bīstams, jāveic lielāki piesardzības pasākumi, jādomā par iegādes izvietojumu, jāveic arī speciālas personāla apmācības, kā arī iekārtām ir pilkuma lietotāji. Tad nedaudz vēsturi. 20. gadsimta sākumā mums parādījās radīgie augstumāģenti, tātad amoniaks, CO2 un propāns. Līdz ar to, ka amoniaks pārāk indīgs, sākām domāt, kā to aizvietot. Tad 13. gados parādījās pirmie kokus saparoši augstumāģenti 11. 12. Tā turpinājās līdz 18. gadiem, kad Monreāla protokolā tika pieņemts, parādījās pēc tam 22. freons, un pēc Kyoto protokolā bija pārējā uz 34. freonu un 32. Vēlāk 134. freons tika aizvietots mazais sistēmas, kā jūs zināt, piemēram, automašīnas uz R1, 2, 3, 4, YF. Un pavisam nesen mēs atgriežamies pie tām pašām, pie naturālām augstumāģentiem. Kā ozono nārdošo augstumāģentus CO2 izmešus ir standarts mums, kā CO2 standarts 1 kg. Un šajā attēlā mēs varam redzēt, ka pieņemsim 1 kg 410 gāzes ir līdzvērtīgs 2000 kg CO2. Šajā augstumāģenta dilēma ir tāda, ka mēs samazinām ietekmi uz vidu, bet mums parādās lielākie riski, kas saistīti ar ugunsdrošību. Runājot par drošību, ir tā, ka kad mums parādījās 32. augstumāģents, sociālās tīklos parādījās virkne video par to uguns nedrošību, par situāciju attīstamību. Tagad es gribu parādīt vienkārši video, kuri tiek salīdzināti pie augstumāģentiem 32. un propāns. Welcome back to HVAC Talk Show. And today we're
we're going to be doing a flammability test on R32. I think you'll be surprised. Very surprised. Guess what? We just installed our first R32 system. And after charging the unit, we had a little bit of R32 left in the hoses. What are we going to do about that? We're going to set it on fire. For the flammability test, we're going to be using this chamber. And what we have is a small amount, a de minimis amount of refrigerant left in the hoses after charging the R32 system we just installed. Let's test the R32 and see if it catches fire without burning the studio down. Yeah, don't freak out. We have fire extinguishers all over the place. So first we will try a spark igniter, then we're going to switch to an open flame, see what it does. But before we do this, let's test a highly flammable refrigerant R290 that had been used by some folks to charge old R22 equipment. Now that's actually quite dangerous. R290 is equally flammable to R600, which is used in newer window units and refrigerators. It's actually propane. All the cameras are recording now. Here's the chamber where we're going to do the test. We have an igniter, and I'm there. I'm going to be pressing the button as Chris releasing the R32 right next to the igniter. I also have an Insta360 camera here just to film the ppm reading on the leak detector that measures concentration. So I have the hoses here that we have left over from when we did the install. There's a de minimis amount of refrigerant in here from when we disconnected the hose from the unit when we were charging. Yes, all right, ready? Yep. All right, so I need to shut this valve, open this one. Gotta be careful here. Only get one shot of this. Good. There we go, close enough. Okay, the concentration is going up. Oh yeah. Ready for the spark? Ready for the spark? Yeah, ready. The concentration is going up. 1, 2, 3. Nothing. All right. Wow. All right, close it down. Yep. All right, so now we switch to the open flame test. Is the candle burning in there? Yeah, so we just enough left in here. Good. Let's see this. Here we go. You're releasing it. Okay. It burns. Any more? Yep, that's it. Wow. Wow. Flame down. All right, so here we have the R290. And we're going to do the same demonstration. No, that's quite dangerous. So we have the fire extinguisher nearby. Watch carefully. All right, you hit the spark? Yes. Nedaudz ir priekšstats, ko atšķirās. Tātad tas pats, tikai laboratorijas apstākļos. Apstākļi ir tādi, kā tika ņemti 3/4 freona, 320 grāmu un propāna 30 grāmu. Jā, pirmais ir aizdegšanā, ir atklātamies. Gandrīz nekas nenotiek. Un nākamais ir propons. Te ir dzīkstā. Runājot par bīstamības klasēm, propāna ir klase A3. Tas nozīmē, ka viņš drīz nav kaitīgs veselībai, bet ļoti uguns nedoši. Un nākamais teksts, ko es gribēju parādīt, ir par to, kas notiek, ja mums notiek slēptā telpā ķīmiskā reakcija, kas sastāv no siltumārota, no skābekļa un no degvielas. Degviela mums šajā video būs propāns.
istabas tilpums ir 50 kubiķi, un propāna daudzums 1,6 kg, kas, tā kā ekvivalents tik daudz, cik mums viena ārā bloka. Jā. Kā tā, cik jūs saprotat, ja tas tā notiks, tad nepaliks ne ūgļi, ne durvis, nekas. Jāatcerās par to, ka propāns R290 mūsu gadījumos nav līdzīgi kā gaiss. Viņš koncentrējas apakšā. Vēlreiz gribu atgādināt to, ka viņam nav nekādas smakas. Šī gāze ir attīrīta. Un tā kā sajust to nekāda veida nevar. Jā. Ir viena robeža, kas sākās ar 10%, mums jau ir risks, ka tā gāze aizliegsies un eksploatēs. Katra iekārta mums marķētā speciāla zīme, ar brīdinājumiem, un tam uzliekam uz iekārtu jāpaliek, savādāk, ja viņi tiek noplēstīt, tad jāizmanto obligāti. Nedaudz izrunāsim par transportu, kā transportēt iekārtas. Pašlaik ir tā, ka tas ir no mūsu kolekcijas, nevienam negrib pārmest, bet mēs saprotam, ka tas ir jūsu iekārtas, jūs viņu nopērkat, bet domāju, ka paskatot iepriekšējos video, saprotams, ka tie augšējais variants nav gluži vispār. Jo šeit tikai nav kastes, bet iekšā ir no kāda priekšmeta un tā tālāk. Nē, tas, protams, nav piegādātāja vaina. Droši vien sanāk tāda situācija, ka vadītājs vai menedžers sūta montažnieku saņemt iekārtas un nepadomā par to. Montažniekam kaut kā jārisina šo situāciju, bet es redzu šeit pavisam vienkārši risinājumu aizbraukt, piemēram, uz viāru, paņemt iekārtu un normāli izpildīt. Protams, nākotnē mums būs arī kāds veids servisu, un arī mums jāvajag kaut kāda veida balonus ar propānu. Kāds tas noteikti būsiet jūs, kas taisīs, nezinu, kaut vai to kompresoru māju un tā tālāk, kaut kādas darbības veids ar augstumaģiem. Jā, noteikti, jā. Šitā darīt neiesaka. Liels objekts. Jā, runājot par to mūsu augstumāģentu jaunu, mēs tagad, cik jūs droši vien nopērk, atrodamies tādā pelēkā zonā, jo ir kaut kāda ministru noteikumi, ministru kabinetu noteikumi, ir kaut kādi Latvijas gāzes regulējumi un tā tālāk. Cik saprotu, ka mēs strādājam joprojām ar esošiem certifikātiem gāzēm, bet, kad notiks resertifikācija 28.29. gāze, tie certifikāti derēs arī darbam ar propānu. Runājot tālāk par transportu, pašlaik skatījos speciāli CSDD par ADR kategorijiem. Mums norādīts, ka tilpums ir gandrīz vai drīkst pārvādāt bez speciāla transporta un ADR kategorijas
balstoties uz Eiropas regulu tie 12 kg. Tas nozīmē, var paņemt vairākas iekārtas un nekādu speciālu transportu nevajadzēs. Bet viss var izmainīties tuvākā nākotnē. Un katrs ražoties zolīties nomu par to, kā tiek transportētas iekārtas un kā lai nodrošināt, kā pasargāt sevi, kā pasargāt klientu. Un skatoties, piemēram, kā redz to ražotājs, viņš redz tā, kā, jābūt dokumentiem, par kā jābūt speciālam atveidām transportam, jābūt aprīkotiem ar ugunsdzēšanām aparātiem, nekādas smēķiešanas iekšā, nedrīkst pārsniegt temperatūru 30 grādi, nekādas asus priekšmetu blakus iekārtu nedrīkst vest. Un, protams, jābūt ventilācija diagonāli un atdalītie sensori, pārvestas preses un cilvēku. Neliels ieskats arī par to, kādam jābūt personāla izsētības. Pirmkārt, pretstātīgas apģērbiem, domāju, cimdi, standarta aprīkojums, kas nepieciešams objektā. Un īpaši jāpievērš uzmanību statikai. Kāpēc es parādīšu nākamā video, pazīstam terāriem, ieskats par instrumentiem un sagaidām. Doma ir tāda, ka, lai strādāt ar propānu, mums nepieciešams speciāls instruments ar ATEX marķējumu, kurš domāts tā, kā viņš sprādzina kļuvuši. Tas ir bezsūtīgi instruments. Cik tas uz doto brīdi bija mūsu piekļuvošana, kā ne, bet pieļauju, ka nākotnē kaut kāda certifikācija būs tādas prasības. R290 is an explosive refrigerant. Make use of ATEX certified equipment. ATEX is the European Directive of Explosion Safety. Use an electronic gas leak detector to check for leaks, a portable ventilation unit to provide additional ventilation, a vacuum pump to remove oxygen and non-condensables, and a refrigerant recovery unit to safely recover refrigerant. No further requirements are imposed for the use
use of other tools and equipment. However, check if the manufacturer of a specific tool allows the use of an R290 to operate ignition sources like electric screwdrivers or fluids within the work area. Jā, runājot tālāk par instrumentiem, iekārtiem, pirmkārt, tas gāzes detektors, mēs uzskatām, ka must-have līdzeklis, lai pasargātu sevi. Viņš parāda to robežu, gāzes koncentrācija gaisa. Tas nozīmē, ka ja mēs sākam kaut kādu remontu darbu, mēs veicam darbības arī izjaucam, piemēram, no ārdarām, mums jābūt līdzi gāzes detektoram. Viņš mums pārdarītās par to zemāko līmeni, 10% koncentrāciju, un par augstāko līmeni 20% koncentrāciju, ka mums vienkārši jāskrien prom no iekārtas. Obligāti jānodrošina pietiekoša ventilācija, arī speciāls ventilators ar ATEX marķiem, bez jebkādiem slēdžiem, tikai ar marķiem. Un, jā, beidzot, jebkādus remontārus jābūt norobežojumam, jābūt ugunsdzēšanas aparātiem, nedrīkst būt nekādiem Jasper kurmašīnai līdzi, noteikti gāzes detektors un brīdinājums jums, ka mēs strādājam ar istamu gāzi. Un jāiziet cauri visiem tiem punktiem, kas attiecas par savu un apkārtēju drūšanu. Vēlos ieskats, piemēram, noteikti, ka mēs zinām, iekārtas jāvakumē, obligāti jāizpuš cauri ar slāpekli. Kas notiks, ja mēs kārtīgi nevakumējam iekārtu? Tur iekšā 32. gāze, bet jā. Droši vien bija tādi. Bet labi, tas laikam arī būs šoreiz viss. Vai jums ir kaut kādi jautājumi par drošību? Nē, nedrīkst. Tu gribēji mēģināt ar propām? Bet tas būs vienreiz. Kas lūdzu? Var vienreiz. Vienreiz jau viss var. Kas lūdzu? Viņš norāda ozonas slāni. Jā. Cik reāls? Uztaisīt to ventilātoru, cinkus uztaisīt cilvēkiem, kas tur atrodas, kursus pasniegt. Tas laikam jautājums vairāk kursulēm. Tas izmaksā zaļēties. Jā, viss kaut kas, bet mums jāsasniedz kaut kāds 91. gadā izmešu apmērs. Tas ir Eiropas Savienībā. Jā. Jā, protams, es arī saprotu, ka tas mums katru gadu mainās tie automāti, tas sarežģīt mūsu dzīvi. Un tas mēs jau ejam tuvāk tiem kaut kādiem sazvērstībām un tā tālāk. Es nezinu.
būs, tā kā, cik es atceros, kad es sāku strādāt, kad valsts vides dienesta bija tikai 300 inspektori, un 3 gadus atpakaļ, un viens jau bija 30. Jā. Un, piemēram, atbrauks pie tevi ciemos paskatīties, un kā. Iepriekšējā darbā atbrauca un atrada tos ķīniešu vairs balonus, darbojumus. Bet cik no viņiem ir paši uzstāvēt? Kāds mēs pusēm aizies pastrādāt. Es domāju, ka jā, mēs arī savu lietām, mēs vēl līdzsēties un izvēlēsim atsevišķas vēlreiz drošības pasākumus, jo, cik saprotas, darbs ar kopām. Un visticamāk, ka tas iekārts tiks moto gāzi tuvāk nākotnē pazudīs, paliks kaut kādi spliti. Kas mums? Es varu tikai mīlēt. Multisplit hidropoki. Kā izskanāt sev mīlēt. Es domāju to, ka Valērijas stāstīja par komponentu pārbaudi, ja pieņemsim tam pašam jautājumu nature sevi. Un ir tā, ka tāpat tev, pieņemsim, tev nestrādā kā invertētu lapu. Ja būs kaut kāda lāča sevieta, tas būs jāveic uz viensprošanu. Tur jau čilē negadīsi, neiegadīsi lūkvādzību. Nē, mums ir jau spēkā, droši vien sīkie remonti, kādas būs jāveic. Trīs reizi jānokomē, divreiz jāizpūš caur slāpu.